Kā jūties? Viņš satraucies, bet nu. Jā. Būs labi, es domāju. Jā, nekas nav baigi jādomā, ko stāstīt. Stāstīšu to, kas notiek, kas ir. Nu. Nē. Tieši tā. Galvenais vienkārši, lai cilvēki pavalkās un Nē, nu, tas ir tā kā... grib pieteikties. Tev vajag jaunas locekļus. Nu, tā kā pieejas. Jā. Būs. Pastāstīs. Signāls pēc 5 sākām. Tagad. 5, 4, 3. Labvakar. Man sauc Zigmārs Ciemiņš, un šis ir raidījums Mēs nākotnē. Un šovakar pie manīm ir ļoti īpašs viesis. Viņa vārds ir Teodors Celms. Labvakar. Un viņam ir svaigas un inovatīvas idejas mūsu nākotnē. Teodor, īsumā pastāstīja, kas tev uz sirds? Sirds. Nē, es esmu nodibinājis organizāciju ar nosaukumu SOSIPS, ja pilnā nosaukumā slikts orālais seks ir skaistāks par skaistāko saulrietu. Un šī ir organizācija, kur satiekamies līdzīgi domājošie, cilvēki, kuri meklē jaunu, citi nodarbojas ar snowboard, citi ar kaut ko. Mēs nodarbojamies ar dažādām seksuāla rakstura rotaļām, un mēs tur satiekamies. Un pavadam laiku kopā un piešķiram kaut kādu jaunu skatījumu dzīvē, pasaulē. Tā ar caur šīm darbībām. Kāda ir jūsu mērķa auditorija? Kāda cilvēks? Mums ir cilvēki vecumā no 18 līdz 77 gadiem. Vecākā ir Liepājniece Ingrīda un jaunākā ir viņas mazmeita Justīna. Un 18-gadīgā, un tad tur ir visa veida vecuma cilvēki. Viņas arī kopā? Tur... Nē, 2 reizes bija, bet tad mēs sapratām, ka tas, jo viņām arī rakstura dažādi. Galvenokārt tāpēc. Teiksim, skatītājiem interesanti būtu uzzināt, kā tikt līdz tevīm, kā pieteikties, ko darīt? Mājaslapā sosips.jp. Jā. Un pieteikties var uz 3 līmeņiem, kas ir bronzas loceklis, sudraba loceklis un zelta loceklis. Ir vēl platīna loceklis, bet to nevar pieteikties, par to tu vari kļūt ar darbiem, nedarbiem arī. Un bronzas loceklis ir, kur tiec uz dažādiem semināriem, kur tiek parādīts, kas ir Deivids Kopperfields, tējas maisiņš, slapjais, šķidrais, sausais, Eifeļtornis un dažādas pozīcijas. Sudraba loceklis tiek uz semināru, nevis uz semināriem, bet uz swingera ballītēm, kur ir ar lomu spēlēm, kur ir lomu spēles. Mums ir dramaturgs, kas raksta, ir tālbraucējs un stopētājs, altāra puisis un mācītājs, kora zēns un diriģents. Tās tēmas ir, cik es saprotu, ļoti plašas un radoši pilnībā pieiet. Ir arī Toms un Džerijs. Arī ir, jā. Pastāstīja no savas personīgās pieredzes kaut kādu visu tādu avangardu tādu pieeju. Zelta locekļi tiek uz nedēļas nogalēm Jūrkalnē, kur ir kempingā. Visu nedēļas nogali notiek. Viss, ko var iedomāties. Un tad man tāda trakākā pieredze bija, kad es pats gribēju iziet uz rekordu, un es teicu, ka es visu dienu raušu bez atpūtas. Lai cilvēki iemācītos, lai es parādītu piemēru, tad tajā dienā es biju no kora puikas līdz nāriņai. Es biju arī, es biju mežonīgā kaķa, tas ir no viena meksikāņu seriāla varonis, un kas man tik nebija jādara. Tas bija prātam neapturam, bet tā bija tāda pieredze, kuru es paņemšu līdzi sev kapā, un ko man neviens ar to nevar atņemt. Tas, kā es biju nāriņa, un Kārlis tāds spēka vīrs, bija jūrnieks, tas bija skaisti un neapturami. Tiešām ļoti forši tas bija. Baigi forši. Ko tu novēlētu jaunajiem censoņiem? Kas piesakās? Kas piesakās, jā. Ar ko viņam vajadzētu rēķināties? Es teikšu tā. Domājiet ārpus kastes, bet var gadīties, ka jūs to darīsiet kastē. Apmēram tā. Jo tas var gadīties jādara ir kastē. Dažreiz ir pat ļoti mazāk kastē, un tur ir 3 cilvēki. Visādi.
Es domāju, ka iesākumā būs labi. Un, Zvaniet, pieskaties, sasipāt. jā, tas bija Teodors Celms ar savām inovatīvajām idejām mūsu nākotnē. Paldies tev, ka atnāci, izbrīvēji laiku. Jā, es tagad skrienu uz semināru, man jāvada. Jā. Šodien rādīšu, kas ir Eifeļtornis. Okay. Tu zini. Uzreiz tikšanos. Jā. Paldies tev vēlreiz. Čau. Čau. Andri, kas tur notiek? Jūs uzpīpēji. Kas tur saplīs kaut kas? Ko? Kontakts. Kontakts? Skaties, nedabū pa knaģiem. Nu. Vai arī tev, tev jau patīk elektrība? Nē? Tā, uzdzen asins bišķiņ. Zini kā? Adrenalīns. Jā. Es domāju, tu vari iet mājās. Jā? Mēs beidzam šodien.